Sveicināts, manas dāmas! Ar jums kopā Inga un Petersone. Un šodien mēs tiekamies virtuvē, lai parunātu par to, ko tad mēs varētu ēst. Ko mēs varētu ēst laikā, kad īsti vēl nav pavasaris, bet kad mums arī ir tāds diezgan liels spēku izsīkums un vitamīnu trūkums. Šodien es parunāšu par vairākām receptēm, bet pats pirmais, ko es tev gribu nodemonstrēt, tas ir lucerna. Lucerna mēs vispār pavasarim iestājoties vēl ne īsti. Pavasaris iestāsies tikai martā, bet tā kā es dzīvoju Dānijā, mums paliek jau saulīt vairāk smaida, ir ārā vēl sniegs, ir tā sajūta, kā ātrāk gribās jau ēst diedzējumus. Un tad šobrīd te būs runa tieši par diedzējumiem. Redzi, man šeit ir jau izdiedzēta lucerna, un kā tas man notika? Šīs te sēklas, pat es nezinu, cik te grama tagad ir iekšā, paciņu, gandrīz pusi paciņu izbēru, un tad man sanāca ļoti daudz. Jāsaka, kad sākumā vajadzētu pavisam maz, varbūt vienu ēdamkarotu, divas ēdamkarotas paeksperimentēt. Ņem vakarā vēl, kad ej gulēt, burciņā aplej ar ūdeni. Nākamā dienā es ņēmu viņus noskaloju, un tad man ir šāds te speciāls trauciņš, kuram ir tāds kā sietiņš. Bet, protams, var dažādos veidos šo diedzēšanu taisīt, vienīgais ir jāuzmanās ar to, kad tās sēklas sāk pelēt. Es arī graudus diedzēju, būs daudz video receptes, vai teiksim, kādi viņi izskatās, vai mungdēlu pupiņas arī es ielikšu vienkārši kā bildes, jo princips jau ir tas pats vakarā apliet, pēc tam no rīta noskalot un likt diedzēt, lai nāk asniņi. Ko dod lucerna? Sievietēm ļoti bieži trūks dzelzs. Un tad ir tā, kad sākumā nevar saprast, kāpēc sāp galva, kāpēc ir nogurums, kāpēc ir daudz dažādu citu problēmu. Un tad, lūk, šī te lucerna ir visbagātākā, kas satur tieši dzelzi. Protams, žāvētas aprikozes, par gaļu es nerunāšu, jo es gaļu nelietoju, un es nezinu, cik daudz gaļā varētu būt dzels, jo arī tad, kad es gaļu lietoju, man šis dzels deficīts bija. Tāpēc labāk parunāsim par augu izcelsmes. Vēl kas satur dzelzi, varbūt netik daudz, un tad es gribēju šo video recepti, es veltīju šo video recepti, tālāk nākamo, ja gribēs paskatīsies savai mazmeitai, tās ir auzu pārslas. Tas bija lūk par šiem te diedzējumiem, kā video recepte, lai tu saprastu, un tad tos diedzējumus mēs sadiedzējam, šādi te liekam leduskapī, un vairākas dienas mēs varam likt pie salātiem klāt un ēst. Vai arī blenderēt kopā. Par blenderēšanu par salātiem es vēl pastāstīšu, ja atkal kādā citā receptē. Paldies, ka tu biji kopā ar mani, ar tevi bija kopā Inga un Petersone. Pieslēdzies mūsu programmai. Tā ir 90 dienu programma, kurā mēs runāsim ne tikai par ēšanu un par veselīgām receptēm.